Labdien! Šodien uztaisīsim taro prognozīti 2024. gadam svariem. Tātad šis mums būs tā kā garais gads, kas ir saucamais karmiskais gads. Tātad, ja esam bijuši pozitīvi, tad nāks tikai pozitīvais. Ja esam kaut ko sastrādājuši vai kādam nodarījuši pāri, tad šis būs tāds gads, kad mums viss atgriezīsies. Taisīsim šo prognozīti pēc 12 astroloģiskām mājām un pēc saucamajām visām 12 dzīves sfērām. Tātad svari, kas mūs sagaida 2024. gadā. Skatāmies un sākam likt pa visām mājām. Pirmā māja, otrā māja, trešā māja, ceturtā, piektā māja, sestā māja, septītā, astotā, devītā, desmitā, 11. un 12. Nu tālūk, svari, sākam. Tātad pirmā māja mums ir es, kā cilvēks, kā personība, kā es izturos pret citiem. Un šeit mums parādās zobenu karalis. Un zobenu karalis, tas ir tāds diezgan as, kam svari šogad varētu būt tā kā vienā ziņā tā kā profesionāļi un zināt paši, kas viņiem ir nepieciešams, tā kā spēcīgas personības būs svari mums šogad. Būs tā kā patiesi draugi, būs profesionalitāte, līderīpašības, stingrība, tālūk, bet jebkurā gadījumā svariem šogad arī mūsu patronēs šai kārtī ir Urāns, būs kaut kāds pēkšņās, tā kā gribēsies pēkšņās izmaiņas. Tas var būt gan izskatā, gan ēšanas paradumos, gan attiecībā uz citiem. Gribēsim būt tādi strukturēti, inteliģenti, racionāli. Mums arī svariem būs tāds spēks un stiprība un būs tāds karaļa cienīgas īpašības šogad svariem. Otrā māja mums ir ienākumi, mana nauda, mani īpašumi, un šeit mums parādās tornis. Tornis ir tāds, varētu teikt, transformatīvu kārts, kad kaut kas mainīsies. Ja jums ir darba vieta, vai mainīsies darba vietas iekšienē kaut kas, vai tieši otrādi, varbūt jūs paliksiet bez ienākumiem, tas ir tiksiet atbrīvot no darba, jā, bet tas vienmēr ņemam pozitīvi, jo šī kārts ir tāda transformējošā, un tas nozīmē, ka viņa tā kā noārdīs visu līdz pamatiem, un pēc tam tiks dota iespēja atjaunot. Tātad, ja mēs gadījumā paliekam bez darba, tad noteikti būs nākamās iespējas citā vietā atrast darbu daudz labāk jau par esošo. Vai atkal tieši otrādāk, kad caur šīm kaut kādām finansiālām problēmām jūs sāksiet vairāk racionālāk domāt, kādā veidā es vēl varu nopelnīt, kur, vai atkal tieši, jo šie ir kā jau naudas māja, tie jau varbūt arī būs varbūt šogad svariem vairāk izdevumi nekā ienākumi arī šī kārts varētu rādīt. Tāpēc ļoti plānojam, varbūt izējam no savām finansiālām iespējām. Protams, ja nepieciešams, tad var transformēt un mainīt arī uz jaunu darbu, arī paši. Nākamā māja mums ir parāda brāļus, māsas, kaimiņus, tādus īslaicīgus ceļojumus, kursus. Šeit mums parādās 8 kausi. Un 8 kausi, tā ir tāda, varētu teikt,
tā kā izdevīguma kārts, tā kā bišķiņ būsim apvainojušies uz saviem brāļiem, māsām vai tuviem radiem, kaimiņiem, kaut kas mums nepatiks, bet tai pašā laikā tas ir tāds, varētu teikt, kad, tāda emocionāla, kad vienkārši varbūt šobrīd ir par daudz šīs emocijas attiecībā uz brāļiem, māsām, tad vajag vienkārši nomierināties, jo redzat, kad no šiem 5 kausiem 3 stāv augšā, tātad emocijas un iespējas ir, jo arī patronese Saturns saka, ka vajag ievērot tādu likumību, vajag visu darīt pēc tā kā vajag, kā to paredz tradīcijas, likumi un viss tāds, bet jebkurā gadījumā tās var būt tādas pārmaiņas, varbūt cilvēks vienkārši noguris no sava apkārtējā radinieku pulka un vajag vienkārši nomierināties un viss būs labi, vienkārši, ja ir kaut kāds konflikts situācijas ar brāļiem, māsām vai kaimiņiem, vajag vienkārši attiet maliņā, un gan jau laiks viss sakārtos. Nākošā māja mums ir 4. ģimene, dzimta un īpašums vai vieta, kur mēs dzīvojam. Un šeit mums parādās 3 monētiņas. Šī ir tāda, tā kā varētu teikt, izaugsmes kārts, tā kā gribēsies kaut ko remontēt, gribēsies kaut ko atjaunot, tas ir gan fiziski jau esošajā dzīvesvietā, gan arī savās ģimeniskās attiecībās. Redziet, kā mēs skatāmies, ja šeit brāļi, māsas un kaimiņi kaut kas, tad mēs gribēsim tā kā vienoties un salikt mieru, un gribēsies tā kā komandas darbā iesaistīt visu ģimeni pie kaut kādiem. Tikpat labi varētu būt, tas ir jauna īpašuma iegāde un tad domāt, kas ko, kā izremontēt, kā iekārtot. Tāds, jo šī ir viennozīmīgi tāda augšanas kārts un tāda kopējs darbs ģimenē. Ja ir kaut kas paredzēts, tad nevis daram to viens svari, bet iesaistam arī pārējos ģimenes locekļus, un tad būs daudz labāks rezultāts. 5. māja mums ir romantika, hobija, viss, kas iet caur sirdi, un arī bērni. Šeit mums ir zobenu divnieks. Šī ir tāda diezgan emocionāla kārts, kad svariem attiecībā uz šīm jomām būs tādas tā kā, varētu teikt tāda nesaprašana, varētu būt tāda, kad skatāmies uz šo situāciju, ka gribēsies stāties pretī grūtībām, tā kā iet nedaudz sevī, padomāt, kas atgadījies, kāpēc atgadījies, bet jebkurā gadījumā šis ir tāds laba kārts priekš arī problēmu risināšanas, jo varbūt arī parāda tās nesaskaņas, starp bērniem sanāk, starp kaut kādiem, ja jums caur hobiju ir bizness, bet tai pašā laikā vajag atkal viss bišķi nomierinamies, un tad nāks gan idejas, gan lēmumi, ko mēs varam pieņemt, jo šeit mums arī patrones ir mēnesis, tie būs tad varbūt problēmas ar bērniem, ar bērnu ieņemšanu vai bērnu audzināšanas jautājumos, bet viss jau ir izcināms. Nākamā mums ir 6. māja, tas ir mūsu saucamā piespiedu darba māja, veselības māja. Šeit svariem rādās 5 zobeni. Šeit būs tāda cīniņš, būs par cīņa zem saules starp kolēģiem, varbūt par veselības jautājumiem, varbūt tikpat labi redziet Venēru, tas ir par naudu, par kaut kādām izmaiņām darba vietā, par algas pielikumu pajautāšanu. Tas tāda sevis pierādīšana, sevis izcīnīšana, savas vietas zem saules, konkrēti tas ir darba vietā, veselībā, bet, būs bišķiņ jāpacīnās, bet tā ir tāda kārts, kad jebkurā gadījumā varam komunicēt, varam tā kā
tā kā visu savest kārtībā, bet tajā pašā laikā būs tāds asāks vai vārdu pārmaiņas vai kaut kas tam līdzīgs, cīņa par savu vietu zem saules, kā es saku. Nākošā mums ir 7. māja, tā ir partneru māja, laulības, partneru attiecības, un šeit jums izkrīt svari māks. Šeit ir viss kārtībā, redzam, kad māgam ir visas 4 enerģijas, viss, kas attiecās uz partneru attiecībām, tās ne tikai ir vīrs, sieva, tādā mērogā, bet tās ir arī starp kolēģu attiecības, ja? Tas ir jebkurš cilvēks, ko jūs satiekat. Un šeit jums ir arī patronēs Merkurs, kas viennozīmīgi saka, ka būs gan spēks, gan iespējas, viss uzlabot, tikai varētu teikt uzlabot, jo nekas graujošs te nav. Te ir, varētu teikt, tāda miera osta attiecībās un tālūk. Nākošā mums ir 8. māja, tā ir citu nauda, citu īpašumu, lielie kredīti, krīzes māja arī, ja mēs skatāmies tāds, te šeit ir 4 monētiņas. 4 monētiņas mums parāda, kad cilvēks grib atpūsties, tātad bišķi nedaudz tādi depresīvi jūs būsiet, bet tai pašā laikā ir tāda stabilitāte. Kā teikt, nebūs ne vairāk, ne mazāk arī, jo šī partnera nauda, tas nozīmē, ka jūsu vīrs, sieva vai ja jūs strādājat darbā ar līdzekļiem, viss būs stabili un bez izmaiņām, var teikt, ne plusā, ne mīnusā, tā kā pieturēsieties pie tā, kas ir, un viss būs tā kā pietiekamā līmenī. Nākošā mums ir 9. māja, tā ir reliģija, filozofija, ārzemes, ceļojumi lielie, augstākā izglītība, likums. Šeit mums ir zobenu pāšs. Un zobenu pāšs mums tā kā parāda tādas, tā kā savu veidu jaunumus, tā kā tāds pārmaiņu vējš, kad Svaris šogad gribēs iegūt jaunas zināšanas, varbūt iestāties augstskolā, varbūt aizbraukt kādā ceļojumā, kur iemācīsies apgūst citu kultūru, vai vienkārši dosies caur ceļojumu, arī iespējams, redziet, ja mēs saliekam ar 2. māju, varbūt pēkšņi šeit paliekam bez darba un braucam uz ārzemēm strādāt, ja, tikpat labi varētu būt. Tāpat tās bišķiņ tā kā jāuzmanās arī varbūt skaudība, intriga no citu puses, tā kā vairāk vai mazāk mūs tā kā daudz varbūt arī nesapratīs, jo šis ir tāds jauneklis, kas vēl tikai mācās un tāds jauns, kā teikt, jauns enerģijas drīzāk varētu būt vai jaunu ceļojumu vēlms, kaut kā tā varētu tulkoties. Nākošā mums ir 10. māja, tas ir augstākais sasniegums, karjera, mūža profesija, ambīcijas, un šeit mums parādās 8 zobeni. Un 8 zobeni tā ir tāda, varētu teikt, ka cilvēks nedaudz apjucis, tā kā cilvēks ir cilvēkam pieredze, bet nezin, ko ar to darīt. Vai viņš nav pārliecināts, varbūt tikpat labi atkal saliekam 2. māju ar 10, jo viņš jau saistīts, šeit ir nauda un šeit ir darbs, tā kā ir mūsu augstākais punkts, tad varbūt cilvēks arī, kā teikt, kaut kāda situācija, varbūt tāpat, kā es teicu, tā atlaišana, jā, var ietekmēt, ka mēs vairs nezinām, kā pareizi rīkoties, bet šeit ir nepieciešamība nogaidīt, un atkal bišķi nomierināties un vajag tā kā pašam saprast, kas ir tas, ko es gribu darīt, kas ir tas, kas, uz ko man ir ķēriens, ja, un varbūt arī kaut ko mainīt, jo šī ir jebkurā gadījumā 8 zobeni, tas ir tāda enerģētiska kārta, tik redzam, cilvēks ir nedaudz apjuts un nesaprot, kur viņam iet un kā, bet tur redzam aiz kārtī, aiz muguras ir kalns ar pili, tātad iespējas ir, vienkārši vajag nomierināties un salikt visu pa plauktiņiem.
Nākamā mums ir 11. māja, tie ir draugi, sapņi, vēlēšanās, un šeit mums tā kā parādās zobenu karaliene. Un zobenu karaliene mums ir tāds diezgan kategorisks cilvēks, un atkal redzat, paši jūs būsiet kā karaļi, ja? Un karaliene arī tie draugi būs tādi, bez emocijām. Draugi varbūt uz jums skatīsies izdevīgi, neizdevīgi, vai tieši atkal jūs skatīsieties uz saviem draugiem, vai man viņi ir izdevīgi vai neizdevīgi. Tāpat tās, kad jūs, šogad ar draugiem arī būsiet tā diezgan kritiski, bet jābūt godīgam, jābūt, kā teikt, atklātam, te pašā laikā ir jāmāk novērtēt, un šeit arī var mainīties vienkārši arī draugu loks, jo atkal mums patronēs šai kārtē ir Urāns, un te var būt pēkšņas izmaiņas, gan kā nākt jauni draugi, gan atsijāties vecie. Un 12. māja mums ir noslēpuma māja, ierobežotības māja vai lietas, ko mēs neredzam. Un šeit mums rādās priesteris, un tas ir tāda, kā teikt, tā kā garīguma atbalsts, gudrība, iekšējais veselums, tā, ka mums ir vienkārši jāsakoncentrējas visas savas zemapziņa, tā kā ir pareizi, pēc principa, kā ir pareizi, un ja mēs rīkosimies, kā ir pareizi, tad, un ievērosim savu veidu hierarhiju, tradīcijas, noteikumus, jo tāpēc, kad, ir jābūt, nevar būt tādā brīvdomātāja stilā, ir tomēr, kaut kas ir, varbūt svari tā iekšē, tomēr kā gaisa zīmes, gribēs bišķi lidināties mākoņos, kā redzam tieši attiecībā uz finansēm mums kaut kas mainīsies arī, šis gads diezgan tāds saspringts, jo redziet, darbā jācīnās, par naudu kaut kas mainīsies, ar brāļiem, māsām, kaimiņiem kaut kas emocionāli. Vienīgais atbalsta punkts jums būs jūsu, var teikt, partneri, gan dzīves partneri, gan darba partneri. Tad esam tā koncentrējamies, sakārtojam šogad darba jautājumus. Un tad man vēl ir tāds kārtas, ja viņas ir tādi tā kā orākuli, izvilksim vienu kārti, kas ir tāds, kas tā kā šī gada 2024. gadam svariem būtu jātīsta. Un paskatīsimies, kas mums tāds te rādās, kas būtu svariem jātīsta. Tā, un šeit mums parādās pacēlums. Tātad, neskatoties uz to, kad ir kaut kas, ja, tātad svariem ir jāatbrīvojas no bailēm, jāuzticās vairāk visumam, un kad ir jāsaskata tas skaistums sevī un apkārt sev. Un kad savs tas iekšējais, gars, stiprums, un zināšanas ir jādod citiem, jādalās ar citiem, tādā veidā, kad, kad jums ir jāpaceļ gan sevi virs visa, kā teikt, kas šogad, neskatoties to, kas jums notiksies, un jābūt stipriem, jo viss, kas mūs, kā teikt, nāk kādas grūtības, mūs padara stiprus. Tā kā svari, lai jums veicās!